Apļu veida krustojumi. Nu tā nu ir lieta, par ko ir tik daudz runāts, bet joprojām atrodas autodītāji, kas īsti nezina, kā pareizi izbraukt apļu veida krustojumu. Taču mēs saņemam ik pa brīdim vēstules no mūsu skatītājiem, kurš saka, ļoti iespējams pie vainas ir autoskolas, kur mašīnas arī parasti visbiežāk zāģē pa pirmo joslu un nemāca saviem mācāmajiem iebraukt otrajā joslā. Līdz šim tā bija tiesa, bet nu jau gadu mēs strādājam jaunā režīmā. Liels paldies instruktoriem par izmaiņu pieņemšanu, un arī eksāmenā tiek vērtēts citu interešu vērā ņemšana tieši uz apli. Un eksāmenā kursanti pārkārtojas uz otro joslu, lai citi satiksmes dalībnieki varētu uzbraukt uz loku, kā arī paši to izbauda, kad ir jāuzbrauc uz loku. Nu redz, cik labi. Mūsu stāsts par braukšanu apli ir gūši panākumus. Tagad ideja par savstarpēju sadarbību starp tiem, kas jau uz apļu un tiem, kas tikai riktējas, ir apstiprināta ar likumu. Interesanti, vai to prasa tikai gala eksāmenā, vai tas jau ir vingrinājums, kuram gatava katra autoskola. Ļoti liela daļa jau gatava pateicoties apmācības procesā ieviestajām izmaiņām, bet ir daļa, kas vēl to līdz galam nav pieņēmuši, bet pamazām lēnām virzamies uz to, lai tas tiktu darīts. Ja līdz cilvēkam ir nonākuši šī ziņa, ka tas ir pieklājīgi palaist citus uz apļu, gan jau viņš tā arī darīs, ja vien daudz maz prot vadīt auto. Nu, diez vai kāds tīšām ripina pa pirmo joslu un kādu nelaimi. Tā drīzāk ir nezināšana un empātijas trūkums. Ja tagad to izskaidros jau autoskolā, situācijai būtu strauji jāuzlabojas. Tas ir vienkāršs manevrs, kurš varbūt prasa no instruktora puses varbūt vairāk uzmanības veltīt apmācības procesam pie pārkārtošanās joslu maiņas, jo šī gadījumā mēs izdarām it kā vienkārši manevri, ja ir iespējams pārkārtojoties, un tajā pašā brīdī mēs vadītājiem, kas vēlās iebraukt lokveida kustībā, ļoti atvieglojam dzīvi un laiku ietaupam, varbūt kāds mazāk uztraucās un tiekšanī lokā. Nu, tā kā tajā sociālajā reklāmā zvēri runāja. Ir labi būt labām. Sevišķi, ja pašam tas neko nemaksā. Atcerēsimies paši un pastāstīsim arī citiem. Tagad vairs nav modē uz apļa ripināt garām izbrauktuvē pa pirmo joslu. Labais tonis ir braukt pa otro un tikai pirms izbraukšanas no apļa iekārtoties pirmajā joslā. Mēs esam veikuši 2 dažādus pasākumus. Esam apkopojuši 10 labākos instruktorus, kuriem tā kā mācību veidā izstāstījām, kā arī esam aizsūtījuši visām autoskolām praksi, ko mēs piekopsim eksāmenos. Un tur ir konkrēti norādīts gan rāvējslēdzēja princips, gan palaišana no ieskrienu joslas, gan loks, gan dinamiska kustības uzsākšana iedegoties atļaujošam signālam. Nu redz, cik labi izrādās, ka dzīvē viss iet uz labo pusi. Un tie, kas tagad beidz autoskolu, jau māk iebraukt 2. un 3. joslā uz apļu. Nu, atliks vēl tikt galā ar to mazo cilvēku daļu, kuri ir gājuši pirms tam autoskolā un nav to iemācījušies, bet dzīve arī viņiem to nav ierādījusi. Bet tā jau būtībā būs stipri mazākā autodītāja daļa.